Par lauksaimniecības zemju izmantošanas ilgtspējību Vidzemes reģionā stāsta Vidzemes augstskolas absolvente Guna Šulce. Konferencē Sadarbība reģiona attīstībai jūs runāsiet par lauksaimniecībā izmantojamo zemju izmantošanas ilgtspēju Vidzemē. Aptuveni kāda pašlaik Vidzemē ir lauksaimniecībā izmantoto zemju platības, kas tiek aktīvi izmantot? Ir tā, ka hektāros es neteikšu, tas iespējams tāpatās neko neizteiks daudz, bet 34% no plānošanas reģiona kopējās platības ir lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Tātad pārējais ir attiecīgi mežiem un visam pārējiem, kas ir apbūvei un tā. Tā kā tie 34%. Vai lauksaimniecības zemju potenciāls ir pilnībā izmantots vai ir iespējams izvērsties Vidzemē konkrēti? Par Vidzemi runājot, es teikšu, ka potenciāls noteikti nav izmantots. Un es domāju, ka ir iespējams izvērsties divos veidos. Pirmkārt, tas ir platības ziņā, un otrkārt ir jau esošās platības izmantot efektīvāk un līdz ar to arī ilgtspējīgāk. Un par platības ziņā, ko es gribētu pateikt, kad pēc LAD 2011. gada apsakojuma rezultātiem situācija iezīmējas tāda, ka 85% no lauksaimniecības zemēm Vidzemē ir apsaimniekota, savukārt tie 15% ir neapsaimniekoti. Bet pa lielam ir tā, ka situācija ir daudz dramatiskāka, jo apsakošanā, tātad, ja no viena kadastra ir 30% kopti, viņus uzskata par pieskaita pie apsaimniekotiem, bet tie 70% tātad var būt neapsaimniekoti un līdz ar to pietiek, kad ir nopļauta kaut kāds nopļauts, citos gadījumos attiecīgi no kadastra lieluma, cik var apļaut kaut vai tikai ceļmalas vai malas, un pārējais var aizaugt jau vairākus gadus, un viņi tāpat tās uzskatīs par koptu. Tā kā statistikas dati ir, es teiktu, pozitīvāki nekā reālā situācija. Jā, un par esošo platību potenciālu izmantošanu ir tā, ka liela daļa platības pašlaik tiek apļauts tikai reizi gadā, lai saņemtu Eiropas Savienības maksājumus tātad par platību apļaušanu, kopšanu. Un, šīs platības, es nezinu, cik tādas ir, to tā kā droši vien arī ir grūti nodefinēt un uzskaitīt, bet ir tā, ka šīs platības varētu, kas tikai apļautas tiek, tās varētu arī reāli tikt izmantotas audzējot graudus, kartupeļus vai vienalga kaut ko citu uz tās zemes darot lauksaimniecībai. Un tad vēl kas ir, ko varētu darīt, lai uzlabotu potenciālu esošajām izmantotajām platībām un it kā izmantotajām ir augsnes analīžu veikšana. Un tas savukārt nosaka, kādas barības vielas nepieciešamas augsnei un kādas kultūras piemērotākas. Un tad, līdz ar to arī var efektivitāti augstāk sasniegt. Ir platības, kur, pieņemsim, sēja graudus, bet tur īstenībā būtu piemērotāki kartupeļi vai kas cits, tad, tātad pēc šīm augstas analīžu veikšanas, tad varētu tā arī. Un tad vēl vajadzētu ievērot augu seku, ko arī pārsvarā tie ir, cik es zinu, lielie lauksaimnieki, kas to neievēro, viņi vienkārši gadu no gada vienās platībās sēja graudus, piemēram, kas arī tā kā nav pārāk labi. Tā kā, tas potenciāls būtu lielāks, ja būtu šīs te lietas. Lieliem lauksaimniekiem varbūt ir vairāk brīvas rokas izvērsties, viņam tā zemīte ir vairāk, teiksim, kā ir mazai saimniecībai, kuriem nav, teiksim, kur nākamajā gadā iesien citā pleķī, lai ļautu tai konkrētam pleķim atpūsties. Kāds ir viņiem ceļš ejams, ja viņi vēlas ilgtermiņā saimniekot savā zemē? Viņiem vienkārši nav tā platība tik liela. Patiesībā ir tā, ka mazie un vidējie lauksaimnieki vairāk ievēro, lai gan paši neapzinās, bet vairāk ievēro tos ilgtspējīgas zemes izmantošanas principus, jo viņi vairāk pie tā domā, lai tās kultūras mainītu. Un tas arī pierādījās zemes īpašnieku apsaimniekotāju aptaujā.
kad augu seka tiek ievērota un vairāk jau tiek izmantots organiskais mēslojums, nevis ķīmiskie minerāli mēsli vai ķīmijas indēšanai, nezāļu un tā, kad es īstenībā domāju, kad ir, lai gan teorētiski varētu būt tā, ka tie lielie varētu vairāk mainīt tos augus, bet to vairāk dara mazie un vidējie. Un arī, pieņemsim tos pašus ļoti daudz minerālu mēslus un tur vairāk vajadzētu uz to organisko mēslojumu koncentrēties, bet un arī tas nezāļu indēšanas, jo ir tā, ka ja mazie un vidējie lauksaimnieki vairāk skatās pēc tā, vai man tur ir nezāles vai nav nezāles, un tad attiecīgi indēja, tad lielajiem lauksaimniekiem, protams, ne jau visi tā dara, bet dažkārt ir tā, ka paiet konkrētais dienu skaits, un tur neskatās, vai vajag vai nevajag, vienkārši tur ar indi atkal tiek pāriets tam visam laukiem pāri. Jā, pēc grafika, nevis pēc vajadzības, jā. Kā jums šķiet, mēs tagad tā runājam, šīs idejas visas, protams, ir ļoti pareizes, bet kā šo informāciju aiznest līdz tam lauksaimniekam, lai viņš reāli par to sāk domāt, kā visu šo te viņiem piegādāt saprotamā veidā, lai viņš sāk par to domāt arī ikdienā, nevis tikai tad to vienu reizi, kad viņam pasaka, ka būtu labāk, ja tu dari tā, nevis šitā. Ir tāda lieta, ka es domāju, ka ar to vienreizēju pateikšanu tā īsti arī nav neko iespējams izdarīt. Ir vajadzīga nepārtraukta informācija un turklāt vēl tas, ka ir jāiesaistās tām pašām pašvaldībām, kas ir sākotnēji primārais pārvaldes līmenis, ar ko tas zemes īpašnieks apsaimniekotājs var sadarboties. Tā ir pašvaldība, tāpat tās ir arī LLKC, kas visādas kursus var noorganizēt un kaut ko, kad ar tiem zemes īpašniekiem apsaimniekotājiem ir jākomunicē. Un, kas zināms, lauku iedzīvotāji dažkārt ir tādi kūtrāki uz to visu, tad varbūt vajag izdomāt kādu veidu, kā viņus motivēt. Un tagad, cik es arī runāju ar Zemkopības ministrijas pārstāvjiem, tad nākošajā plānošanas periodā no 2014. gada būs mainīsies nosacījumi attiecībā uz maksājumu saņemšanu. Un tad šajos nosacījumos laikam tad arī būs ietverts tas, kad ir jāievēro augu seka. Un līdz ar to, kad tad tos maksājumus vai nevarēs, vai attiecīgi saņems mazākus, ja šī augu seka netiks ievērota. Tā kā es domāju, ka tas varētu būt tāds pozitīvs virziens. Un arī tad līdz ar to varbūt arī tās platības arī vairāk tiks izmantotas ražošanai, nevis tikai apļautas, jo, iespējams, tikai gadu no gada apļaujot, varbūt arī, ka nevarēs tos maksājumus saņemt. Bet par to es tas sarunu līmenī, un es par to neņemos spriest, kā būs.